Nākošais jautājums, ko darīt, ja vīrieši vispār nepievērš uzmanību un nekādu interesi neizrāda? Nu, principā tieši tā pati tēma. Atkal jāmācās sievišķību. Šis ir vēl lielāks atgādinājums. Ja vīrietis nepievērš uzmanību, tas nozīmē, ka tava sievišķās enerģijas mēraukli ir samazinājusies līdz minimumam. Ja? Tātad tā mērvienība tur nav ko uzrādīt, jo katrai sievišķīgai sievietei vīrieši pievērš uzmanību. Un kā to darīt, kā mācīties to sievišķību, ir jāsāk priecāties par sevi, jāsāk baudīt sevi. Un tas, ko es teicu, pilnīgi nav nekādas nozīmes ārējam izskatam, ja sieviete jūtās laimīga un komfortā pat ar sevi, un ja viņa bauda to, kā viņa šobrīd iet uz pludmali, vai ja viņa šobrīd bauda, kā viņa iet pa ielu, vai ja viņai patīk vienkārši sava kleita vai sava figūra vai savas uzacis vai kaut kas, tikai tādēļ vien, ka viņa to visu bauda, viņai vairojās sievišķība. Un tik līdz tevī vairojas sievišķība, tā vairojās pretējā dzimumā pievilkšanās spēks. Ja? Jo vairāk tevī ir sievišķības, jo vīrišķīgāk un foršāk vīrieši tev pievērsīs uzmanību. Atceries visuma likumus, līdzīgs pievelk līdzīgu. Sāc interesēties par pretējo dzimumu, pretējais dzimums interesēsies par tevi, nav jau variantu. Ja, tas nozīmē, ja galīgi neviens tevi neievēro, tas nozīmē, ka tu esi tik ļoti iekapsulējusies, ka tu uz āru nedod to impulsu, kas varētu savienoties kā magnētiņš ar to ārējo enerģiju. Atceries likumu, ja tev kaut kas trūks, sāc to dot. Sāc pievērst uzmanību vīriešiem, paskaties, cik viņi ir īpaši, cik viņi ir skaisti. Cik viņi ir gudri un dažādi un jauki. Ja? Sāc sevī vairot interesi par viņiem, sāc sevī vairot patiku uz viņiem, sāc no sirds sadraudzēties ar kādu. Atver savu sirdi tuvām attiecībām. Ja? Esi iniciators, palīdzi kādām, nonāc kaut kādā kopīgā darbībā. Es jau nesaku, lai tu izveido pāri, bet lai tu pierodi, ka vīrietis ir blakus, ka viņš tev, nezinu, palīdz panest somu vai nomainīt riteni vai kaut ko, ka tu esi mijiedarbībā ar vīrišķo enerģiju. Jo, ja cilvēks man jautā, ka viņam vispār nepievērš uzmanību vīrieši, tas nozīmē, ka viņš ir pilnīgi iekapsulēs. Es starp citu tādu periodu zinu. Man bija tieši pirms es iepazinos savu vīru ar Tomu. Es biju pati sev izveidojusi tādu 7 mēnešu laika etapu vai ciklu, kurā es absolūti negribēju pieļaut, ka man ir kaut kādas attiecības ar citiem vīriešiem. Es biju sākusi dzīvot dzīvis tieši ar viņu. Ar savu īsto un ar vienīgo, un kaut arī es viņu vēl nebiju satikusi, es ar visiem citiem, es būtībā viņus biju izslēgusi no dzīves. Un tas bija man ārkārtīgi interesanti, jo no tā mirkļa, kā es viņus biju izslēgusi no dzīves, godvārds manā dzīvē vispār bija viens dzimums tikai. Apkārt bija pat nevis sievietes vai vīrieši, bet bija cilvēki. Un es vairs nevarēju sajust sevī nekādu ne intridziņu, ne kaislību, ne kaut kādus īpašus skatienus, ne komplimentus, nekā no tā visa nebija, jo es biju absolūtā tādā mieriņā iekšā, bet es to biju ieslēgusi pati. Tā kā īstenībā tieši tāpat, kā mēs varam ieslēgt pašas, mēs varam atvērt pašas, un vienīgais ir, cik mēs apzināmies šo spēju pašas kaut ko tādu darīt. Es apzinājos un darīju, bet ja tu vēl neapzinies, tad tu saproti, ka tu to vari izdarīt dēļ mana šī piemēra. Ja? Un pirmais, ko tādā brīdī sāk darīt, veidot apzināti attiecības ar vīriešu dzimumu. Piemēram, ja tev ir darbā kolēģi, ja ir sievietes un vīrieši, tad izvēlies vienmēr vīrieti kā partneri kaut kādam darbiņam. Elementāri kaut kas, es nezinu, jāiet kopā pusdienās vai ar vīrieti, ja jāsaslēdz kaut kā dators sarunā to sadarīt ar vīrieti, jāiet pie priekšnieka, jāuzņemās kaut kāds darbiņš, dari to ar vīrieti. Es atceros, tad, kad es strādāju viesnīcā, Maritim viesnīcā,
Tad pat direktori bija ievērojusi. Viņa teica, nē, ja es nevienu vīrieti visā koridorī nevaru atrast, man jāiet uz Ineses kabinetu. Tas atkal man bija periods, kad es ļoti gribēju iekustināt vīrišķo enerģiju savā dzīvē. Ja? Tā kā šito visu var darīt ļoti, ļoti apzināti. Atceries, tik līdz tevi interesēs vīrieši, tā vīriešiem interesēsi tu. Tur nav variantu. Un izskatam, mīļā, nav nekādas nozīmes. Ir jābūt šitai interesē, ir jābūt tai modrajai interesē, ka tu viņus uzskati par cilvēkiem, par ļoti interesantiem cilvēkiem, par to, ka tu gribi būt ar viņiem kopā, no sākuma kā draugs, ar laiku tu pārveidosi šo draudzības enerģiju par kaut ko īpašāku, par kaut ko savādāku, un tad jau, ka būs amats rokā, tad jau arī viņš īstais varēs nākt, ja? Bet sākumā dabūt to, ka tu feini miedarbojies ar vīrišķo enerģiju kā tādu.